Kas pie velna? Ir laiks duelim! Es izsaucu zilacaino balto puķi! Tas nav iespējams! Zilacainais baltais puķis ir visspēcīgākā kārts! Jā, neviena kārts to nespēja uzveikt. Tad kāda ir iespēja tev uzveikt 2 zilacainos baltos puķus? Viņam ir taisnība! Ko lai es iesāku? Tu padodies pārāk ātri, Jugi. Dažreiz kārtas ir kā puzle. Tev jāsaliek dažādas daļas kopā atbilstošajās vietās. Kā puzle? Tieši tā. Katra kārts ir īpaša, un kopā tām piemīt īpašs spēks. Puzle īstajās vietās? Pareizi! Vecāks man stāstīja par 12. D klasi. Kopā šīs kārtas padara uzbrukumu neuzveicam. Kā pirmo es izlieku skateri Krišānu, kurš spēja uzmest 360 ar pirmo mēģinājumu. Tālāk vēsais čalis Pēters, kurš atverot klases logu nosaudēs visus pretiniekus. Kā nākamā izpalīdzīgā Dāvja kārts, kuras spēks slēpjas mīlestībā, viņš samīļos visus skumjos un sagarušos. Nu, kas ir? Jau drebelis? Tad saturies, jo man ir vēl! Šīs 3 kārtas veido spēcīgu uzbrukumu, jo Ēnas trāpīs bumbu jebkuros futbola vārtos. Valters atspēlēs jebkuru pretinieku hokejā, un Linda ar badmintona raketi atstīs visu negatīvo. Raketi savā atakā izmanto arī Sintī, kuras servē ne tikai tenisā, bet arī dzīvē. Rudolfs ar savu kreiso āķi un Reinars ar savu neatkarīgo viedokli būs sīvi konkurenti. Andrejs spēs izlasīt pat visbiezāko pretinieku. Toms orientējas labākā kompasa. Tālāk, nešķirams trio Patricija, Krista un Sofija, apvienojot viņas spējas, skatienu, kas pārvērš pretinieku sālstabā, zirga spēku un smieklus, kas spēj laust kaulus. Es iegūšu kombināciju, kas nopietni atbraudēs tavu balto puķi. Antons! Ak nē, tikai ne Antonu. Antons padarīs gājienu ne tikai spēcīgāku, bet arī ekonomiski izdevīgāku. Lai gan šķiet, ka mans izredzes uzveikt tavus puķus ir niecīgs, izspēlējot šo kārtu, manas izredzes uzvarēt ievērojami palielinās. Monta spēja izlīst pat visbezcerīgākajām situācijām. Tavi puķi viņai būs nieks. Šīm 2 kārtīm ir ko teikt. Rūta spēja iznīcināt ar likumu, bet Artūrs iedvesmos cīņai līdz uzvarai. Ja tev tomēr vēl ir maza cerība uzvarēt, tad vari to aizmirst, jo Adelīna atņems tev visu. Aktīvākā kārtas kavā vienmēr dara, ko var. Markus un Andris, apvienojot šīs kārtas, es iegūšu programmu, kas bez piepūles piekļūs visiem pretinieku sociālajiem portāliem. Nākamā kārts Paula atnes pretiniekam ūdeni un to izdzer. Taču Amanda izmanto ūdeni, lai satīrītu šmucīti. Pagaidi, līdz izspēlēšu savu nākamo gājienu. Šīm 3 kārtīm piemīt īpaši talanti. Stefānijas glītais rokraksts, Ksenijas deju soļi un ielas kvalitatīvā 3-stūra spēle aizmālēs pretiniekam acis. Līva, pirmais soprāns, no viņas balss plīst pēc visbiezākās glāzes. No šīs kārtas ieteicams īpaši uzmanīties. Tā spēj sapīt pretinieku domu un matu pinekļos, ka no tiem vairs nav iespējams izkļūt. Vai zini, kur šobrīd ir tava draudzene? Labāk uzmanies, jo es izspēlēju Vasīliju. Šīs kombinācijas spēcīgākais posms. Viņš vienmēr ir soli priekšā, gan šajā duelī, gan matemātiskajā analīzē. Un tagad mans vislielākais trumps – Anete. Viņa spēja pacelt jebko, arī šo uzvaru. Saturies! Pēdējā kārts – Monta Bubuts. Viņa šī gada laikā ir iemācījusies kļūt neredzama. Mans gājiens ir noslēdzies. Gribu redzēt, kā tu stāsies pretī šai kombinācijai. Netik strauji. Es izsaucu vēl 3. zilacaino balto puķi. Nē,
Tas nevar būt. Man ir vajadzīgs brīnums. Man nepieciešama kārtas, kas apvieno visas šīs kārtas vienā. Vecstāv, palīdzi! Jugi, domā, kas vienīgā spēja apvienot klasi? Pareizi! Klases audzinātāji! Es izspēlēju pēdējo kārtu šajā cīņā, un tā ir 12. D klases audzinātāja Karina Krūma. Viņa apvieno šīs kārtas vienā veselumā, vienā komandā. Un kopā šī komanda ir neuzveicama.